Mēs neesam pieticīgi. Tā kā atceraties, ja, kad jābalso, tad... Par labākajiem. Aiziet, stāstam par labākie sāk savu stāstu. Mēs sākam ar to, ka mēs meklējam balansu. Par tādas problēmas mums ir, bet ir vienmēr problēma un risinājums. Tātad ir balans starp problēmu un risinājumu. Sākam mēs ar to, ka mēs apskatījām laukumu, ko ir domāts par Benjamīnu laukumu. Un meklējam tajā balansu. Kā tas balansēs? Ja? Tā ir kundze, kas mums asociējās runājot savā starpā ar tādu kā viesuli, kas ienāca ar pirmajiem preses izdevumiem, kas pieejami visiem, lai visi zinātu, kas notiek, un lai apkārt viss kaut kas notiktu. Viņai nebija bērnu, bet pēc nostāstiem viņa par viņiem rūpēs, viņai patika apkārt ar to darīt. Tad mēs meklējam to balansu starp kluso un skaļo, starp ziemu un vasaru, starp laiku, kad to izmanto šo laukumu. Un balansu mēs atradām viesulī. Tajā, ka visu laiku ir vajadzīga kustība, laukumam ir jābūt izmantotam 24/7, un tā varētu būt vieta, kur ir skaļais centrs. Ja mēs runājam par kluso centru, kurā naktīs traucē šis skaļums, tad šeit apkārt nosacīti nav šo te guļam, šo te dzīvojamo telpu, un te mēs varētu aicināt to skaļumu iekšā. Mēs gaidītu, sākot no bērniem un jauniešiem, un beidzot jau vakarā, teiksim tā vecā, jau cilvēks pieaugušā vecumā, mēs gaidītu viņus ziemā un vasarā. Un tas, kas būtu interesanti, varbūt būtu tajā, ka mēs paredzētu šeit tādas kā trepes, kā tribīnes, lai cilvēki varētu vērot, ļaut vērot cilvēkiem to, kas notiek apkārt, un tajā pašā laikā varbūt arī piedalīties. Jo vērot pilsētu, vērot šo atvērto tirgus laukumu kustību, vērot to, kas notiek apkārt, kā mainās paudzes, kā mainās izmantotāji. Jā, tā kā pabeidzot par šo, tas ir tāds aktīvs, atvērts laukums, kurā aizpildījumu var atrast dažādu, un galvenais, ka skaļu. Jā, un tā kā šeit ir klusajam centram pretstatā šis skaļais centrs, aktīvais centrs, dzelzceļš, visas kustības, kas notiek. Jauns ritens te nav jāizdomā, te ir vērts paskatīties uz mūsu ziemeļu kaimiņiem, gan Helsinki, lieliskais piemērs, gan Stokholmā, aktīva dzīva kultūra telpa, kur ir pieejama ikvienam visiem dažādos gada laikos. Un kas te vēl, kā mēs šodien piedzīvojam, fantastiska telpa, ir izglītojošai, iedvesmojošai, izklaidējošai funkcijai. Tā kā telpas jau ir, tā tikai var nākt iekšā, klāt, papildinoši, kā arī mēs ļoti koncentrējamies to, ka ir jāsabalansē šīs te arī iekšā, ārā aktivitātes. Mums visiem patīk runāt par publisko ārtelpu, mēs dievinam publisko ārtelpu, bet, diemžēl mēs esam tur, kur mēs esam, laiki ir mainīgi, vai ar globālo sasilšanu nāk arī vētras un kādi vēl negaisi virsū, un tad ir šis lieliskais patvērums, kāds bija šis te Stokholmas piemērs, kurā man bija arī ģimene iespēja būt un izbaudīt, kad iekštelpa var būt arī kā ārtelpa, kalpot par publisko iekštelpu, un vismaz kādai daļai būtu jābūt, ņemot vērā to lokāciju, tādai pilsētas nozīmes arī šai te publiskai iekštelpai, kas ir kā iekšas dārs, zaļais aizpildījums bērniem, kur rāpot, kur skriet, kur lekt dažādos vecumos. Un kā jau mēs iepriekš pieminējām, bērns tas ir, jebkurā vecumā tas ir, galvenais ir vēlme būt aktīviem un darboties un kustināt savu prātu un pašiem izkustēties vai, piemēram, kopā ar mazajiem draugiem, ka nāk šie dažādi jaunie aizpildījumi, visu, ko mēs daram, ko asociējam mēs ar publisko ārtelpu, ka mēs to varētu ielikt arī iekštelpā.
Un tad par pēdējo mēs skatījāmies to uzdevumu, domājam, ko darīt ar tiem skatlogiem. Un uzdevumā tā ļoti, var vēl to pirmo slaidu, tā ļoti skaidri uzrakstīts, kā samazināt skatlogu skaitu. Un ja mēs domājam tā ļoti tieši lasam un matemātiski, mēs viņus vienkārši varam izņemt ārā. Un, tas mums likās tāds radikāls gājiens, bet no otras puses tas varētu paplašināt to publisko ārtelpu, kas mums, piemēram, trūksta. Radot kaut kādu vietu, piemēram, kafēnīcām uz iekšu, kur izvietot galdiņus un tā. Bet tāds mums pašiem arī zaļš un tuvs variants bija doma par to, ka atdot šīs telpas paša nama iedzīvotājiem un veidot to zaļo zonu, kur atkal mēs atgriežamies pie priekšējās jau tēmas, kad mēs ārtelpu ienesam iekšā un lielais plus mēs neskaram svētās mašīnas pagalmā. Jā, un jā, katrā gadījumā ir... Citi minēja sarkanos lukturus, mēs arī par sarkano lukturu ielām parunājām, bet jā, mums ir ideja, ka varbūt šie rozā lukturi, kas izgaismo zaļos augus, un ka šī ir... Un ekstra doma bija par to, ka, ja fasādes apgaismojumam pielāgo atlaides, tad arī, ja tev ir zaļš skatlogs, tu saņem nodokļu atlaidi. Paldies!